Pirmkārt, ir jāņem vērā, kādu noziedzīgu nodarījumu persona ir izdarījusi. Katram noziegumam krimināla likumā ir paredzēta sankcija un sankcijas apmērs. Ir jāņem vērā prokuroram nosakot sodu arī personas personība, atbildību pastiprinošie apstākļi vai atbildību mīkstinošie apstākļi. Piemēram, atbildību pastiprinošais apstākļus būs tas, ja persona šo te noziedzīgu nodarījumu, piemēram, būs izdarījusi alkohola vai narkotisko vielu ietekmē. Tātad, ja persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu un slimo ar kādu psihisku slimību, tad krimināla procesā tiek nozīmēta ekspertīze, psihiatriskā ekspertīze, lai noteiktu, vai persona šo noziedzīgu nodarījumu ir izdarījusi, būdama pieskaitāma. Ja ekspertīzes slēdzienā ir noteikts, ka persona noziedzīgu nodarījumu ir izdarījusi nepieskaitāmības stāvoklī, tad krimināla process tiek turpināts medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanai. Un krimināla procesā attiecīgi tiek lemts, kāda medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu personai piemērot. Vai tā ir ārstēšanās vispārējā tipa slimnīcā, vai ārstēšanās ambulatorā nodaļā, vai stingrākais veids ārstēšanās stacionārā slimnīcā jau ar apsardzi. Un tas ir tajos gadījumos, ja, piemēram, persona ir bīstama sabiedrībai. Krimināla atbildība iestājās no 14 gadu vecuma. Tātad nepilngadīgai personai, kas ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu sasniegusi 14 gadu vecumu, tiek piemēroti soda veidi, kas ir noteikti attiecīgi krimināla likumā. Krimināla likumā sodi pieaugušām personām un nepilngadīgiem atšķirās. Taču ir iespēja arī nepilngadīgām personām, kas ir izdarījuši noziedzīgu nodarījumu, piemērot audzinošu raksturu piespiedu līdzekļus. Bet audzinošu raksturu piespiedu līdzekļus ir iespējams piemērot jau no 11 gadu vecuma. Likumā ir noteikti 9 audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu veidi, piemēram, tādi kā brīdinājums, nodošana vecāku galvojumā, var uzlikt par pienākumu atvainoties cietušai personai, bet tad cietušai personai ir jāpiekrīt tikties ar noziedzīgu nodarījumu izdarījušo nepilngadīgo personu. Var arī būt tāds audzinošs raksturu piespiedu līdzeklis kā probācijas uzraudzība.